Es domāju, ķeramies klāt diskusijai. Tad ķeramies klāt diskusijai. Kā pirmo es aicināšu Ievu Strasdiņu, kura mums šeit ir nedaudz kā namamāte, jo viņa pārstāv Amaral Level Lab grāmatu klubu. Jau nāc, tev iedevu mikrofonu. Tā, tad mēs tūlīt sarunājam mikrofonu. Jā, izvēlies brīvi. Pirmā nāca, pirmā apsēžas. Sāksim diskusiju ar to, ka es saukšu par vienam dalībniekus, un dalībnieki īsti pastāstīs par to, kas ir viņa pārstāvētā komūna. Tā kā Ieva, vārds tev. Labrīt. Pirmkārt, jau liels paldies, ka uzaicinājāt parunāt man par manu aizraušanos, kas man šajien atvedus, ir vienmēr paticis runāt par grāmatām un lasīšanu. Īsi par to, kā izveidojās mūsu, man labāk patīk vārds kopiena, nevis komūna, bet tas ir viens un tas pats. Īsi patiesībā šis ir stāsts iesākās 2021. gadā, kad Inese, kas ir Amaral zīmola radītāja, izveidoja šīs telpas ar mērķi radīt satikšanās vietu, platformu sievietēm, kur pakāpties soli augšup, izglītojoties, satiekoties un gūstot savstarpēju atbalstu. Un apvienojot ar dažādām patiesībā interesēm, kas sievietes tajā brīdī interesē. Tas, protams, arī bija Covid ietekmē, kad sievietes bija noņēmušās pa mājām, pa darbu un bērniem mājās, un tā kā, lai dotu tādu vietu, kur elpot. Nu, lūk, un viena no Ines kaislībām ir lasīšana, un viņa vēlējās arī līdz ar to izveidot grāmatu klubu, kas faktiski radās tā paša gada 21. gada beigās, un es tad vēl nebiju, tā teikt, pie apvārša, es pat veidoju savu saturu Instagramā, veidoju grāmatu blogu un vispār komunicēju par literatūru un lasīšanu. Un vienu dienu saņemu ziņu. Mums ir, atsakot, Amaral Level Lab zīmols, varbūt vēlēs mums pievienoties, mēs veidojam grāmatu klubu. Pirmās 2 dienas domāju, kas tas par joku vispār ir, jo es kaut kā nebiju dzirdējis par šo zīmolu. Bet nu, kaut kā man tas jau visu laiku stāvēja galvā. Es saku, nu labi, hei, nākam parunājamies. Un tad satikos ar Amarals meitenēm, Māju Zandiņā, ar ko mēs jau gandrīz 2 gadus veicam šo, negribās teikt cīņu, bet misiju, runājot par grāmatām. Un, jā, sākām veidot grāmatu klubu no nulles, un patiesībā man jāsaka arī liels paldies par to tādu uzticēšanos, jo aptuveni bija ideja, bet nu, tas bija tāds, Ieva, ko tu saki, kā daram, kā taisam, un kā tas varētu izskatīties, par cik es jau tajā grāmatu pasaulē kādu laiciņu biju dzīvojusies. Nu, lūk, un tad mēs veidojām šo skeletu, sapratām, ka galvenā mūsu, pirmkārt, tas, ko es arī daudz kur sēdēju māju līdzi, vispār par kopienām pēc būtības. Jā, mums ir viens patiesībā galvenais nosacījums, un, lai būtu šajā kopienā, jums ir jābūt sievietei, piedodiet, kungi, jūs varat sievietes atvest, lai gan mums ir bijuši 2 gadījumi, kad ir bijuši 2 kungi mums pasākumos klātienes, par kuriem es pastāstīšu nedaudz vēlāk, un tas ir bijis mūziķis, un vienas mūsu dāmas vīrs, kura tik ļoti vēlējās apmeklēt šo grāmatu klubu svētku vakarā, bet viņai bija kāds jubilē, līdz to viņa teica, vai viņa varētu paņemt līdz savu vīru, tā kā tas arī bija tāds vienreizējs gadījums. Nu, lūk, un patiesībā tas galvenais princips, kas mums bija svarīgi šajā kopienā, lai tā nav tāda, kā mēs šobrīd ir viens pret visiem komunikācija, bet lai ir tāda kopīgā komunikācija, līdz ar to mums bija svarīgi, visiem plus mīnus zināms grāmatu klubu princips, ka mēs tad ir kaut kāda viena grāmata, ko mēs mēnesī lasām, bet kaut kā ir jānokļūst līdz izvēlē pie šīs grāmatas. Un tā nekad nav bijusi tā. Es izdomāju, es gribu lasīt šo grāmatu, tāpēc mēs visi lasīsim kopā šo. Jā, mēs inicijējam tēmu. Es tēmā parasti atrodu un piedāvāju vairākas grāmatas, un tas ir kopīgs balsojums, kur visas dāmas, kas vēlās iesaistīties, balsojam vienojās par grāmatu. Kā mēs to darām? Mums ir Facebook grupa, kurai vēl tālu ir jāaug līdz 70,000. Mēs esam pie tā sākumiņa, apmēram 1,2. Precīzi, laikam, tur nevar redzēt sekotāji. Mums ir Facebook grupā, kas ir slēgta tikai tā iemesla dēļ, ka mēs, protams, paskatāmies, lai tur nenāk kaut kādi galīgi fake profili, kas tur izstāsta tādi jocīgi. Un mēs neapstiprinām vīriešus, kā jums teicu. Instagramā jūs mums varat piesakot, tur mēs, protams, nevienu projām nemetam, jo arī Instagramā mums ir arī izveidots konts. Un, lūk, tad Facebook grupā, jā, mēs vienojamies par šo mēnešu grāmatu, tur diskutējam par šo grāmatu, veicam tātad diskusiju par to, kā mums ir paticis, un tā kā izvirzam kaut kādus jautājumus un iztirzājam.
pasmējamies par sevi, par savu grāmatu lasīšanas atkarību. To pašu mēģinām arī tādā vieglā veidā iznest arī Instagram platformā. Un tas tāds gaidītākais notikums parasti ir mūsu mēnešu klātienes tikšanās, kas notiek reizi mēnesī, parasti mēneša pēdējā otrdienā, bet reizēm ar kaut kādām izmaiņām. Un klātienē, jā, tad mums ir ļoti brīvā atmosfērā šeit pat šajās skaistajās telpās, kas noteikti arī ir viens no lielākajiem trumpiem šim grāmatu klubam, jo, te nāk, es nezinu, kurš ir bijis pirmo reizi, kādas jums bija sajūtas ienākot telpā, bet parasti tā ir tāda liela sajūsma un cilvēkiem tik ļoti negribās iet prom, ka gandrīz 2 gadus atpakaļ, kad mums bija pirmā grāmatu kluba tikšanās, es nepārspīlēšu un nesamelošu, ka mēs šīs telpas pametām ap 1-2 naktī, jo visi bija izsalkuši pēc satikšanās, neviens negāja prom, un mēs bijām vispār pārsteigti, kur ir paskrējis laiks. Tie bija vēl laiki tālajā Covidā, kad tie bija pasākumi ar maskām, protams, malkojot dzēriens, mēs to atļāvāmies nevienmēr izmantot. Bet, jā, un par pašu tādu, teiksim, misiju grāmatklubam, es pieļauju, kad ir tāds daudziem stereotipisks priekšstats par to, kāds izskatās grāmatklubs, kas visticamāk tas notiek bibliotēkā, kur atnāk 5 pensionāru ceļo dāmas un apspriež, es nezinu, Midsomeras slepkavības stila romānu, bet mēs vēlējāmies to iznest un parādīt, kas arī ir, tā kā Ineses viens no tādiem, tā kā, kā to pateikt, angliski nepateikt. Atsakot, tāds sauklis, atsakot, lasīt ir seksīgi. Tas ir, es saku, lasīt ir stilīgi, un tas nav kaut kas tāds ritīgi old school. Un mēs vēlējāmies šo grāmatklubu līdz ar to radīt tādu iedvesmojošu, un mēs redzam arī to, ka tādā veidā mēs ļoti iedvesmojam arī dāmas, kas pie mums nāk. Un tas ir visdažādākais vecums un intereses, jā. Super, jau, paldies. Pāriesim no grāmatām pie vēl viens laika pavadīšanas iespējas lieliskas pie kino. Tāpēc aicināšu Sergeju Timoņinu no Kino kulta. Kurš Sergejs mums nāk. Paldies. Pastāsti par savu komūnu, lūdzu. Labrīt, prieks redzēt. Paldies, Lelda. Paldies, Sandri, ka uzaicinājāt. Varu satikt arī sen redzēts kolēģis no aģentūra marketinga jomas. Bet jā, es jau pēdējos vairāk kā 10 gadus darbojos glamūrīgajā kino pasaulē, un šoreiz šeit esmu kā Kino kulta izdibinātājs, viens no veidotājiem, un Kino kults mēs saucam to par platformu priekš kino faniem. Šajā gadījumā mums interesē tā daļa, kas ir tā komunas daļa, cipars jūs redzat tagad uz ekrāna, un par šiem gadiem mēs darbojamies kopš 2012. gada, kur mums ir jāatzīst, ka Lelda bija klāt pie pašiem pirmsākumiem un palīdzēja to visu iestartēt, un kādu laiku darbojās. Tāpēc es esmu droši vien šeit arī. Ne tikai tāpēc. Lūk, un ar domu, kad pulcējat ap sevi cilvēks, kas fano par kino. Tas ir svarīgi, mēs visi skatāmies, vairāk vai mazāk, droši vien, kad katrs no jums skatās filmas, seriālus, mājās, straumēšanas platformās, kaut kur. Tā ir kaut kādā ziņā neizbēgama mūsdienu sastāvdaļa un tā. Bet mēs vēlamies pulcēt cilvēkus, kas tiešām fano, ar to domājot, ka tu noskaties un pēc tam pārunā. Un tā jau ir tā īstenībā tā komuna. Mēs to veicam gan tiešsaistē, respektīvi mums ir Facebook lapa, mums ir Twitter profils, protams, Instagram profils, tagad mums ir arī Patreons, mums ir slēgtais arī Telegram chats, kur attiecīgi cilvēki, kas ir tā kā, pietuvinātāki vai aktīvāki, tad mums tur notiek tāds aktīvs kino diskusijas. Un mums ir arī offline pasākumi, tāpēc, ka kino ir ne tikai straumēšanas platformās, bet arī kinoteātrī, kur mēs rīkojam pasākumus, tad cilvēki tiekas. Un īstenībā tādā komuna ir kaut kādā ziņā bišķi fragmentēta. Mums ir ļoti liels skaits cilvēkiem, kas nāk skatīties uz mūsu seansiem. Viņi iespējams negrib varbūt klātienē komunicēt arī dzīvē, bet viņi šādi tad atstāja kādu komentāru online. Mums ir cilvēki, kas nāk uz katru seansu, un kurus es pazīstu sejā, un mēs sveicinamies, un mēs runājam online, un mēs runājam ar viņiem arī offline. Lūk, un tā tas viss notiek. Ideja skaidra. Lieliski. Saukšu vēl vienu komunu līderi, jeb pilsētas cilvēkiem valdes priekšsēdētāju Kārli Krēķi. Kārli šeit, mikrofons tur. Laikam, neviens ne. Tūlīt atnesīs. Mums mikrofons ceļo šurp. Lūk, Kārli ieņem vietu blakus un pastāsti par savu komunu. Jā. Tad laikam jāsāk ir no 7 gadus senas vēstures, kad
radās mūsu tāda kustība. Principā viens cilvēks to sāka, jo viņš dzīvoja Grīziņkalnā un Čaka ielā bija plānots faktiski likvidēt ietves, lai izveidotu pilna mēroga šoseju. Un viņš sāka par to rakstīt Facebookā, un tad cilvēkam tas interesēja pieslēdzās. Tur bija arī, tad mēs sākām tiesvedību pret Rīgas domi, kas rezultātā izdevās apturēt arī to projektu. Bet, tad tā pati biedrība tika nodibināta, tā kā nedaudz vēlāk. Lūk, un tad būtībā mums tā kā, var teikt, tāda 3 lietas, ko mēs principā darām. Mēs izglītojam cilvēkus, lai, saprastu cilvēku vairāk par vidi, par drošību pilsētā, un tas nav tikai Rīgā, jo mums arī ir cilvēki no visas Latvijas, kas mums arī jautā padomus, stāsta par to, kas notiek. Tad mēs arī lobējam, tas nozīmē, ka mēs arī runāt regulāri ar politiķiem, tātad mēģinam arī viņus kaut kādā veidā virzīt vēlamā virzienā. Un tad vēl viena lieta, man liekas, ko mēs darām arī, bet varbūt mazāk zinām lieta, ka mēs arī daudz ceļojam. Un līdz to man tagad pat tādās laba ideja, ka mēs varētu veidot paralēli tādu ceļotāju kopienu, bet tādā nestandarta veidā, jo tad, kad mēs ceļojam, parasti mēs nebildējam kaut kādas baznīcas vai ēkas, mēs bildējam luksuforus, gāju pārējas, apmalas, veloceļus, un tas ir tas, kas principā mūsu tāda vājība ir, teiksim tā. Lūk. Skaidrs, kur mums ir arī komūna vājības. Un, protams, nebūtu komūnas bez sporta, tāpēc aicināšu pa pāris kausiem izveidotājs Kristiānu Kareļiņu, kurš vakar neaizgāja uz spēlmaņu nakti šī pasākuma dēļ, tā kā tur vien ir pelnīts respekts. Un arī Jurīža Gājau. Nākam abi 2. Mikrofons mums arī ceļo. Krēsli mums ir. Man liekas, ka krēsli ir. Varbūt bez mikrofona tur, jā. Es domāju, ka es tev iedošu mikrofonu. Čau, labvakar. Labdien, labrīt. Kristiāns Kareļiņš, mans, jau otrā pusē, tikpat kā Jurīža Gājevs. Kā saka, es biju aktieris mūziķis, kuram patīk Latvijas futbols no manas skatu punkta. Jurijs bijušais Latvijas izlases futbola spēlētājs, kuram arī patīk futbols, bet no pilnīgi citas puses. Un tad mēs nejauši 20. gadā pavasarī tikāmies pie alus kausa un iepazināmies un sākām runāt par to. Viņam likās, ka aktieri šausmīgi daudz pelna. Man likās, ka Latvijā sportisti daudz pelna. Un tad mēs vienojāmies, ka nē, mēs domājam nepareizi, gan otrs. Un mūsu trešais biedrs Aivars sēdēja blakus un teica, jūs baigi interesanti diskutēt, ja? Tu neko nerabīji no virtuves, viņš neko nerabīja par to, ko domā fani. Un noliek varbūt 2 GoPro kameras un iefilmējam kaut kā to. Es tā, labi. Un tā tas sākās. Pilnīgi nejauši, neplānoti trešā pilnīgā, pēc kādām finansēm ar GoPros filmējot pret logu, fonā ir gaisma, uz galda ir alus pudeles, netiek novākts, tās treš pilnīgs. Tad 3 gadi pagājuši, mums ir savu futbola komanda, uzvarējuši 2 līgas, mums ir savs Patreon channels, nezinu, kur cilvēki iekšā ir Patreonā, 156 tagad, ja. Savu slēgtā WhatsApp grupu Patreonu, kurā ir pilnīgi visi no Futbola federācijas vadības, no kluba pārstāvju, fanu pārstāvju, izlases futbolisti, fani, kur visi diskutē aizstāv savas lietas. Un, kā saka, mūsu mērķis darīt Latvijas futbolu labāku, jo es galvoju, arī šeit pusē no jums liekas, ka Latvijas futbols ir sūds. Jā, reizēm tā viņš ir. Bet runa jau nav par futbolu. Runa ir par to komunas sajūtu un to, kas ir apkārt. Kad uz spēlēm mūsu nāk bērni un es redzu, ka pirmā rindā ir 5 ratiņi stāv, tad tam ir jēga, ko mēs darām. Jo tā ir draudzīga viņiem vide. Kaut kā tā, Jurij, pasaka 1 vārdu vai 2, arī tu. Es tik smuki neprotu runāt. Jā, labdien visiem. Tu visu pateici pirmām kārtām, mani neredz, jā? Bet ja piecelšos arī, nekas nemainīsies. Es gribēju pateikt to, ko par futbolu pateica Kristiāns, ka daudzi domā, ka ir sūds un tur arī ir daļa taisnības, bet futbols nevienmēr ir par rezultātu, par kopā būšanu, par alus dzeršanu, par tējas dzeršanu, par smiekliem. Mums ir labs teiciens, ka futbols ir ne tikai prieks, bet arī ciešanas, un tas ir arī par mūsu projektu mazliet. Paldies! Es atradu mikrofonu. Tā kā mēs visu kaut ko salikām. Lūk, mums ir mūsu runātāji, bet mēs esam ļoti daudz izrunājuši par to, kas ir komūnas. Man liekas, mums visiem tur jau ir skaidrs. Skaidrs arī, ka komūnas dažādas, dažādām funkcijām, bet esam sanākuši kopā
komunas un mārketinga cilvēki, un tad tas ir arī tas temats, ko mēs bišķīt gribam paķidāt, un gribēju tā kā iekikstētot otro šo daļu, kas ir gribējām pajautāt par labiem sliktiem sadarbības piemēriem, un atļaušos palaist fonā video, kur Sergejs pastāstīs vairāk par vienu lielisku projektu, ko mēs jau realizējām ar komunu, īstenībā vēl pirms visu šo sākām. Un arī tajā liels spēks. Mēs varbūt varam nogriezt video skaņu. Jā, paldies. Tu gribēji izstāstīt? Nu, es gribētu, jā. Paldies. Tik sen bija. Nē, bet mums bija interesants projekts kopā ar CSDD un ar Magic aģentūru iepriekšējā iterācijā. Un tā ideja bija tāda, ka tika izveidots speciāls video, bet Andri, ja es kaut ko aizmirstu abotos, tas bija pirms kādu brīžu jau, un tika uzrunāti caur Kino kulta komunu filmu fani. Mēs viņiem teicām, atnāc uz privātu skrīningu, te būs iespēja nostīties pilnīgi jaunu, kaut ko ļoti neparastu. Pārējie uzrunās, viss ir ļoti secret, bet tas būs forši nāc, un mēs atlasījām attiecīgi cilvēkus, kas ir tiešām lielie kino fani. Un viņi sēdēja zālē, un viņi nezināja, ko viņi skatīsies. Viņi tika rādīta filma, kas bija speciāli aģentūras izveidota filma, kurā cik viņi bija ilgi? Viņa bija 1,5 stundu gara filma, principā pusceļš līdz Liepājai. Un visu filmu redzēt ir skats pār šoferu logu naktī braucot uz Liepāju. Ar asu sižeta pavērsienu, jo bija stopotājs vienā brīdī. Tas bija tā kā vienīgais tāds, Un tad, pēc 1,5 stundas, tad, ja es atceros, filmas beigās bija crash. Un, attiecīgi, tad tajā brīdī puszāle pamodās, un tad saprata, un tad viņi saprata, kāpēc tas bija domāts, un ka tā īstenībā bija CSDD kampaņa par to, ka tu nedrīkst iemigt pie stūras, un tā. Un šajā visā man likās ir forši, kad neviens cilvēks neizgāja ārā, viņš nesāk mūs meklēt, kas notiek, kāpēc jūs mūs troļojat, tad tas ir kaut kāds, kad viņi saprata, ka tas noteikti nav tas, kā tas bija domāts. Un visā ziņā bija ļoti pozitīva pieredze. Jo viss bija skaidrs, viss bija nolasāms, kampaņas mērķi bija nolasāmi, un arī tā beigās sajūta bija pozitīva, un vienam nelikās, ka viņa 1,5 stunda ir vēl iztērēta. Bet dāvanā bija viena laba filma pēc tam. Pēc tam viņiem tika parādīta jauna filma, kas netiek vēl rādīta Latvijas kinoteātros, un kas bija tiešām ļoti gaidīta, kā viņiem bija divkāršs kino piedzīvojums. Bet ja var piebilst, es atceros to brīdi, ka mums bija šī ideja, ka mēs gribam demonstrēt šo pirmizrādi filmai ar nosaukumu Ceļš laikam. Un mēs domājam, kur dabūt cilvēkus, kas skatīsies filmu, par ko viņi neko nezinu, kas ir tieši tik aizraujoši. Un likās, ka faktiski vienīgie, kas varētu pavilkties, ir cilvēki, kas nāk uz šiem te kino seansiem. Pat jums bija arī tā tradīcija, ka jūs aicināt uz filmām, nezinot, kas būs pa filmu. Mums likās, vienīgā iespēja, kā mēs šo kampaņu varam īstenot, ir sadarboties ar komunu, ka ir šie hardcore fani. Ja? Un tas tiešām strādā, un viņi, protams, tur pusi aizmīgi, bet tāds bija mēģis, un mēs slapnajām kamerām filmējām to visu, lai demonstrētu, ka ērtā krēslā sežot, skatoties uz ceļu, ir ļoti viegli aizmigt, un tas ir viens no lielajiem satiksmes negadījumu iemesliem. Bet jā, šis bija tāds viens piemērs, kur tas komunu iesaiste bija faktiski vienīgais veids, kā īstenot šādu veidu kampaņu. Jā, tāpēc aicināšu citus arī padalīties ar labiem, sliktiem, dažādiem piemēriem, kā jums ir veicies ar zīmola sadarbībām? Es nezinu, vai Futbola federācija var būt zīmola sadarbība, ja? Jo viņi par to šausmīgi, viņi neiebild, ka mēs to darīsim, un nedaudz palīdzēja. Jo uz Latvijas izlases spēlēm gāja tas aktīvais fanu sektors, viņš bija mazas grupiņas tādas tiešām, nelielas savākušās. Un mums panesās, kā mums ir platforma. Mums ir šie cilvēki ar mums, kuri seko Latvijas sporta insaidiem visam cauri mums. Un taisām nevis tādu PPK fanu sektoru ar tikšanos pirms bārā un iešanu uz stadionu, mērķis Latvijas izlases un mūsējais, viss. Bezās to, ka uz bāru atnāca federācijas prezidents ar savu vadību, spieda rociņas, viņš tur nebija baigi gaidīts, bet viņš nāca un bija un fočējās. Ja? Un tiešām beigās tas sektors sanāca liels, nevis mazas grupas, bet liels. Daudziem varbūt bija pretenzija par to, kāpēc jūs ar savu merču arī. Ja? Bet, tā ir mūsu komuna nosacīta, kur mēs esam visi kopā. Un, bija beidzot normāls, zvērīgs atbalsts, un bija tā atmosfēra tribīnēs. Jo visi bija vienoti zem kaut kāda viena šī te mūsu, varbūt, PPK karodziņa.
Un arī pēc tam arī klubi pēc tam piedāvā to, ka, Klau, varbūt jūs ar savējiem varat, mums ir kaut kāda spēle, jūs varat, iedosim labākas vietas, ja? Lētāks biļetes, labi ielūgums iedosim, ja? Atnāciet, esiet, ja? Vai arī pēc Rīga FC spēlē Ieraukausos, aiz Skoto stadionu vienā pusē stāvvieta. Bet spēle translēja diezgan liela valsts televīzijās, un nesmuks skats. Un beigās Žīgi, kā tur bija? Tev laikam viņi zvanīja, ja? Rīga FC vadība gribēja to, kur pārkings, lai skaistāk ir nolikt divstāvīgos sarkanos busus, kas pa Rīgu braukā, un augšā tad fani. Un tad mēs to izdarījām, skatījāmies futbolu no otrā stāva autobusa, tāpēc arī tas. Bet skaidrs, ka mūsu kopienai, mūsu komunai ir diezgan, es teiktu, liels spēks, varbūt tas skan aroganti, bet mūsu ieklausās, jo to cilvēku vispār Latvijā ir tik, cik ir. Futbols arī ir tikai šaura niša, kā jebkurš sporta veids, un tāpēc tie cilvēki, viņi var mainīt lietas, viņos ieklausās. Jā, piemēram, ja ir stadionā alus gaiti, ir rindas kaut kādas, ja, momentāli čatā, kas pa sūdiem, te ir rinda, jāstāv pusstundu, tas nav normāli, ja. Jā, rakstu no vadība. Jā, tūt risinām kaut ko daram. Nedarīja, bija skandāls. Kāpēc bija skandāls? Bet, draugi, mēs nākam alu dzert un futbolu lūrēt. Kāpēc ir rindas? Nākamajā spēlē prezidents pats stāv priekšā, atvainojiet. Un lejālu. Sīkums, bet patīkam. Kārli, tev arī ir bijuši piemēri? Jā, mums ir tā, ka mums ir šo gadu laikā diezgan daudz tādi labi piemēri, un principā mēs arī cenšamies izvēlēties, ar ko mēs sadarbojamies. Un ir tā, ka arī ir uzņēmumi, kas arī mūsu uzrunā, un arī viens labs piemērs bija sadarbība ar jūsu aģentūru, ar CSDD, kur mēs tieši veidojām tādu kampaņu, kā drošs ceļš no mājām uz darbu, ja, un tad kā tu ar velosipēdu var Rīgā kaut kur nokļūt. Es domāju, tie, kas brauc ar velo, cik daudz šodien brauc ar velo uz šejieni? Ir kāds, ja? Nav? Jā, tad tieši tā, tas ir tā arī atbilde, ja, kāpēc cilvēki nebrauc, un tas ir tāpēc, ka vienkārši nav tā drošā vide. Tā būtu viena lieta, bet ir arī, teiksim, Nextbike, ja, tad uzņēmums, kas arī nodarbojas ar velo nomu, tas ir mūsu tad arī, protams, to, ko mēs vēlamies veicināt. Tad labie koki, Tērbacielas sākumā mēs kopīgi ar vairākiem uzņēmumiem iestādījām, arī ar Mežpils alus atbalstu, ja, tad 2 liepas, lai parādītu, ka pilsētā var veiksmīgi stādīt kokus. Un Mežpils alus arī labs tāds piemērs, arī, kur viņi paši aktīvi mūs regulāri uzrunā, teiksim, ļaujot arī izveidot velostatīvus pilsētās centrā, piemēram, pie Kaņepes centra, kur arī nebija, kur īsti vairs nolikt riteni, tur jau pie žogas lēdzās klāt un tā. Un tad, kas vēl tāds nāk prātā, piemēram, Kimala kvartāls, tas ir bijis alus rūpnīca Rīga, tur atkal bija tā, ka attīstītāji gribēja veidot apbūvi, tad to kvartālu attīstīt, un viņi gribēja tādu ekspertīzi no mums arī, tā kā no pilsētas, tāda eksperta viedokļa, un mēs tiešām pie tā labi pastrādājām kopīgi, un arī par to mēs saņemām samaksu. Tā kā arī kā kopiena mēs ieguvām arī tādu finansiālu par to naudu. Un reizēm arī ar uzņēmumiem vēl ir labi tas, ka uzņēmumi arī palīdz lobēt arī intereses, teiksim, tās, kas mūs interesē, piemēram, arī ar Nextbike, ar mikromobilitātes uzņēmumiem mēs kopīgi šādā veidā strādājam. Lūk, tā kā tā pieredze laikam tāda pamatā diezgan pozitīva, teiksim, CSDD kopā arī kampaņās Nārvesen vienmēr piedalās, arī viņi ļoti aktīvi atbalsta, un tur arī var saprast, jo viņiem ir kioski, ja, pilsētā, kur cilvēki iet ar kājām, brauc ar velo pamatā, tad tie ir tie klienti, kas arī attiecīgi, pie viņiem pēc tam ies. Lūk, es teiktu tā, ka šeit drīzāk būtu jāpaskatās arī pilsētas vadībai, domai, pamācīties no šīm labajiem piemēriem, un tad arī tie rezultāti pilsētai būs labāki. Jo pat labam tā situācija pilsētā veidojās tā, ka viņi grib dzirdēt komplimentus, un tad, kad tu sāc teikt kaut ko to, kas viņiem nepatīk, tad viņi vienkārši noslēdzās un pat labam pat atsakās vienkārši mums tikties. Es domāju, ka būs vēlēšana gads tūlīt klāt, un tad mainīsies, bet diemžēl, jāsaka, ka privāti uzņēmumi ir daudz atvērtāki un daudz labāk sajūt to vajadzību nekā valsts iestādes. Tā kā te ir darbs uz priekšu. Paldies. Un jau tu pārstāvi komunu, aiz kuras jau ir zīmols. Vai tur ir vieta vēl kādam citam zīmolam? Jā, lai arī šī komuna, šī kopiena ir radusies pateicoties tā kā idejai, ko ir iznesu zīmola Amaral veidotāji.
Patiesībā jau tas objekts, par ko mēs visu laiku diskutējam, arī ir, tātad, nu, ir zīmols šī grāmata katru mēnesi, un mēs esam tā kā šīs grāmatas rupors uz šo vienu mēnesi, un acīm redzami, ka mēs esam kļuvuši par kaut kādu tādu gana prestižu varbūt balsi, jo, nu, vismaz reizi vai 2 mēnesī mums uzrunā izdevēji, tā kā, vai mēs varam būt uz mēneša grāmatu, bet nu, mēs neatkāpjamies no savu principu, ka mēs izvēlamies kopā grāmatu, nevis kura tiek jauna izdota, bet nu, tad mēs kooperējamies citādāk, mēs veidojam kaut kādas sadarbības konkursa, kaut kā, nu, tā kā veidojam kopīgu saturu, lai, teiksim, būtu šis te rupors tālāk uz priekšu. Līdz ar to, jā, arī šie izdevēji, kas arī, ja mums ir pieņemsim mēneša grāmata izdevēji, pie mums paši nāk izdevēji pārstāvi un ar spici ausis un klausās, ko tad mēs runājam, jo, teiksim, tāds varbūt labs piemērs, bet izdevniecība Latvijas mēdīja vienā reizē šī gada sākumā, nu, es nezinu, cik daudz no jums lasa grāmatas, bet bija tāds paskaļš notikums grāmatu pasaulē, ka salīdzinoši populāra grāmata pasaulē, kas arī TikTokā visur tik nu, ļoti populāri jauniešu vidū, laba hipotēzes latviski tika izdot ar nu, tādu omīšu cienīgu vāku, piedodiet omītes, bet, nu, var sakot, ja jaunieci to būtu redzējis TikTokā, viņam roka nekad nepasniegtos pēc šīs grāmatas, jo viņi vispār nesvilkt kopā šo saturu. Kas tajā ir iekšā, un tad mēs ar mārketinga meitenei teicām, tā kā, ko jūs darāt, jūs vienkārši sevi apzogat, un tad, nu, viņi teica, jā, ka viņiem ir tāds iekšējais konflikts, kad ir tā kā vecākā paudze, kas grib radīt savu, un viņiem nevajag kaut ko, kas jau ir tā kā, kaut kur ir bijis, un kaut kā arī pēc tam tas grāmatu vāks bija tas tā kā zīmētais kartonu vāks, un, nu jā, un tad mēs sakam, ka varbūt tomēr tā nevajag, un tad bija tāds jautājums, šogad, kad jau tas bija, jo man jau bišķiņ sajūtas, iznāca Prinča Harija grāmata. Man saka, nu jā, mēs tagad domājam, ko darīt to vāku. Es saku, jūs jau domājat, jūs tā kā, ko jūs darat? Nu, ka tā nevar, kad ir patiesībā šis grāmata, ja tā ir pasaulē populāra, ka mēs jau runājam, tas arī ir zīmols, un jūs vienkārši pazaudēsiet savu mērķu auditoriju. Un šajā gadījumā viņi ieklausījās mūsos, un, protams, šo vāku izcīnīja un saglabāja oriģināli. Un skatos arī tagad ļoti daudz jaunie vāki, kas tieši šai izdevniecībai nāk, ir saglabāti lielā vairumā daļā gadījumā oriģināli, ja tie ir bijuši atpazīstami jau ārpus Latvijas. Tāpat, protams, mums ir bijusi sadarbība ar dzērieniem, kuri skaisti tiek nopozicionēti mūsu, jo mēs tā kā veidojam ļoti gaumīgi arī saturu Instagramā, kur tas parādās, un es noteikti redzu, ka tur gana liels potenciāls arī citiem zīmoliem, bet lai tas būtu jēgpilni, lai tas nav, nu, pieņemsim iedomājoties šajās skaistajās telpās, izliktu baneri, pērciet Audi A4 jaunāko, nu tā kā, lai tam ir kaut kāda jēga, jo, nu, protams, ka šie cilvēki, kas ir pulcējušies šajā kopienā, nu, viņi jau sapratīs, ka tu mēģini viņiem pastāstīt kaut ko foršu, kas ir saistīts ar grāmatu. Teiksim, mūsu šīs mēneša grāmatas nosaukums ir praktiskā kokvilna. Nu, ja te atnāktu kāds īpašs, es nezinu, apakšveļas zīmols varbūt un pastāstīt kaut ko par zīmolu radīšanu un iedotu, nezinu, atlaižu kaut, tas būtu jēgpilni. Bet, nu, ja mūs uzrunātu, nezinu, kaut kāds suņu pārtikas ražotājs un mēs jums iedosim kuponus, ja, nu, tas tā kā īsti nelīmēsies kopā un iztīsies droši vien lēti. Līdz ar to es noteikti piekrītu, ka ir vieta vēl citiem zīmoliem, bet lai tas ir ar jēgu un ar sasaisti. Rekur, mēs jau ļoti labi pārējām arī uz to, kur noteikti visi jautā, ok, forši, mums ir komunas spēks, mums rekur reāls komunas, viņi ir atvērti zīmoliem, viņi grib ar mums sadarboties. Kā jūs uzrunāt, kas ir tās labās, sliktās lietas, ko ņemt vērā, ko neņemt vērā? Kas ir pirmais, kas jums nāk vērā? Pacelt telefonu, uzzvanīt, čau, Kristiāni, maucam. Tā var loģiski, jā, bet tas nav pilnīgi jebkas arī, jo tu pati minēji prezentācijā, ka komūnu šie dalībnieki, viņi ir, tur tā mainītā varas tā kaut kāda tā struktūra ir, ka viņi arī, nu, ir bijuši teiks, ka šis atsevišķi komūna uz kādu dienu jānomutē vienkārši. Jo ir aizgājis kaut kāda par kādu sīkumu, nu, tur kādu spēli vai ko, ir plēšās aizgājis, un tad mums Aivars saka, stop, tā, viss atslāpstam. Un neko nevar rakstīt dienu. Un tad viss tā nomierinās un turpinās, jā, jo ja viņiem tas būs uzspiest tāpēc, ka to vajag, jā, nē, bet to kā integrēt un loģiski izskaidrot, nu, kas un kā, un tas ir derīgs kaut kas viņam. Tad jā, jo šie cilvēki ļoti lojāli, viņi nenormāli lojāli, jā. Tā kā, man liekas pat, ja mēs kādreiz viņiem melotu, mēs to nedaram tā kā, ja mēģinātu. Nu, dažreiz viņi arī tad piedot mums, man liekas, jo viņi ir ļoti lojāli. Ko tu kaut ko? Jā, tas ir. Viņi ir ļoti šausmīgi lojāli cilvēki ar kopēju mērķi un
Tā ir tā komandas sajūta. Viņi čatā tikai pazīstam vai digitālajā vidē. Pirms spēlēm mēs tiekamies kaut kad, un viņi saka čau, es atnācu pirmo reizi tagad es jau nepazīstu nevienu, bet tagad es viņam runājos, mūsu bērni draudzējās, spēlējās kopā, un tas ir komunas vibes. Varbūt, ja jautājums par to, kā integrēt to visu, tad mums ļoti daudz. Mums plaša tā platforma, mums ir raidījums, kā podcasts katru otrdienu. Mums ir jau 2. sezona ir iznākusi seriāls. 1. sezonā bija Sporta centrā. Šogad mēs nolēmām YouTube to darīt katras 2 nedēļas, un tad mums ir atbalstītāji jau diezgan daudz, ūdens, ģenerāls sponsors un tā. Un to mēs visu arī spēļu laikā integrējam mūsu mājas spēlēs. Tāpēc tur ir daudz visādu veidu. Un, protams, ka mums liels bonus ir tas, ka mums ir aktieris un mūziķis, un mums ir mākslinieks, kurš nenormālu darbu padara. Man atkal kamols, jo viņš tikko pabeidza seriālu, viņš pat laimīgākais cilvēks šobrīd pasaulē. Bet tad tas pirmais solis ir sākt sarunu. Protams. Varbūt vēl kādi komentāri. Kā jūs labāk sasniegt, vai ko totāli nedarīt? Es izstāstīt, teiksim, mums ir diezgan daudz, kam bijuši sadarbības ar zīmoliem, un viņas ir bijis dažādas arī. Es varu izstāstīt, piemēram, ļoti svaigi vakardien mums bija filmas Napoleons pirmizrāde. Es ar šonadēļ kinoteātros vēsturiskā drāma no Ridley Scotta. Un Napoleons, mēs zinām, tas ir karavadons, Francijas imperators, tad vēsturiska figūra. Napoleons ir arī kūka. Mēs arī tā zinām. Un kopā ar filmas izplatītāju Latvijā Akma filmas mēs bijām uzrunājuši Štaburadzi. Viņi vienkārši iedeva 15, viņš varētu, respektīvi diezgan lielu skaitu ar šīm mazajām Napoleona kūkām. Un mēs diezgan interesantā veidā izspēlējām vakardien pirms seansa. Un es teiktu, tas ir tas ļoti vienkāršs veids, kā var, viņi dabūja daudz mentionas sociālos par to, ka cilvēki bija priecīgi, viņi atnāk uz filmu, viņiem pirms tam ir izloze mēs veicām Instagramā, lai būtu vienkāršāk un pēc filmas viņi arī atnāk paņemt no leduskapa kūku, iet mājās, un tas tāds foršs moments, kā salikt kopā. Iespējams, Citā veidā mums ir bijis, teiksim, arī pretējs piemērs, kur mēs esam taisījuši pasākumus un, teiksim, skatītājiem tiek doti čipsi ar domu, ka tik skatīsies filmas, ēdīs čipsus, visi liks, ka viņi ēd Instagramā un priecāsies un neviens neko neielika. Tāpēc, ka tie cilvēki varbūt ir mazliet, kā mēs rastējam, tāds bišķi high-ends, ka viņiem tas nav tas līmenis, kur vienkārši viņiem iedot kaut kādu vai, teiksim, atlaižu kuponu vai kaut ko līdzīgu. Un tas nav, bet nevienmēr nepieciešama tāda integrācija, kā mums bija ar CZD, kas ir tas ļoti, ļoti pārdomāts un diezgan laikietilpīgs darbs, bet vienkārši precīzi notaimo kaut kādu savu produktu ar kaut kādu pasākumu un tas iet baigi forši kopā. Jā, es arī varbūt tad vienu lietu pieminēšu par mums ir tā, ka mēs izvēlamies vairāk tādu ceļu, ka mēs ļoti rūpīgi izvēlamies, teiksim, ar kādu sadarboties, tāpēc, ka mums ir ienākums nāk no biedru naudām arī uzņēmumi, kas mums maksā tā kā regulāri, un līdz ar to mēs labāk izvēlamies paši algot, kaut kādus pakalpojumus pirkt, nevis ņemt sponsorus, lai nevarētu teikt, ka mēs esam atkarīgi varbūt no kāda, bet mēs vairāk skatāmies tajā virzienā, tādu sociālā sadarbības partneriem. Un tad viens labs piemērs mums ir Latvijas nekustamo īpašumu asociācija, ar ko mums ir arī sadarbība, un viņi arī mums apmaksāja, piemēram, ekspertu no ASV. Mēs organizējām tikšanos ar Rīgas domi, ar īpašumu departamentu, satiksmes departamentu, ar politiķiem par stāvvietu situāciju Rīgā, un tas bija viens tāds labs sponsoru piemērs, kur nekur publiski tas tā varbūt neizskanēja, bet tā bija tāda, liederīga tāda lieta, kur tas nāca par labu lietai. Tā stratēģija vairāk mums ir, tāpēc mēs vairāk skatāmies uz tādu sadarbību ne tikai naudas ziņā, bet arī, kur mēs varam tad kopīgi lobēt intereses, ja mums sakrīt ar uzņēmumiem intereses vai kaut kādām asociācijām, tad mēs varam to mērķi sasniegt, tas ir galvenais. Paldies. Es zinu, ka mēs esam pārgājuši bišķīt laikam pāri, un man liekas, tā supervērtīgā lieta ir tā, ka jūs esat šeit, un tāpēc es gribu atstāt laiku arī jums parunāties savā starpā, jo noteikti katram ir kaut kādi savi jautājumi. Ja ir kaut kas tagad super svarīgs, ko būtu labi tev uzdot, es iedošu vēl burtiski 2 jautājumiem vietu. Kur ir tas QR kods slavenais? Jā, pareizi. Solī neiedevu. Labi, ka man ir Andris. Lūk, šeit ir QR kods. Es viņu arī atstāšu vēl kādu brītiņu. Te dabūsiet tādu īso pārskatu par to, ko mēs esam savākuši, top intereses, kontakti tālāk, kur tad var dabūt vairāk, jo ir
patiešām Pandoras lāde, un mums ir arī idejas, kā mēs to visu varam iedarbināt, tā kā zinat, kur mēs esam. Un tāpat arī, ja ir sajūta, ka esam palaiduši garām kādu komūnu, rakstat ziņas. Bet jā, lielais paldies panelim, lielais panelis jums. Paldies jums. Varbūt ir vēl tāds, kāds jautājums, ko kāds vēlas uzdot, izmantojot izdevību. Ja drīkst. Paldies par jūsu uzņēmību, apņēmību un visādi citādi. Man arī ir nācies strādāt ar vairākiem zīmoliem un administrēt tos. Un arī ir nācies lasīt tekstus vai saņemt zvanus ar sākumu tekstu. Varētu barterīti, tā kā, kas ir, laikam, jūs visi saprotat, kāds tās sajūts, ja? Bet man interesē tas jūsu, tas challenge izaicinājums ar šo te, zīmolu nesavietojamību, jo skaits, ka, grāmatu klubam ar suņu barību, sadarboties, kur tur loģika, bet reizēm to loģiku var atrast. Un kas ir varbūt bijuši tie piemēri, kur ir it kā, tāda, sākotnēji tāda šķietama pilnīga nesavietojamība, bet kaut kā izrādās to defektu uztaisīt par efektu? Man ir viens piemērs. Mēs sākām savu komandas projektu un meklējam mazos kaut kādus, kas kaut kā. Pēc čāls raksta, Klau, es gribu palīdzēt, man ir kondicionieru firma, uzstāda kondiķus. Es saku, viss baigi forši, bet kur mēs, kādā veidā, ko mēs tur, kas? Un tam man tīn, es saku, tu nopērci mums pilnīgi visu medicīnas Somē, visu apkārt, augstos visus, un mēs nopērcam augsto, ko pušas kājām sportistiem, ar to savu kondiķa logo, tā kā. Augstam kaste, viss pārējais, tas ir no viņa tā kā. Ok, tas dara, ja. Un tādu kaut kā attaisno to, kāpēc tas augstums ir ar mums tur. Man liekas, šie ir nenormāli interesanti vingrinājumi vispār. Atrast to tiltiņu, un tas iespējams ir interesantāk, jo Napoleona, man liekas, piemērs arī bija arī Bonaparts, ne? Kas? Bonaparts jau arī opcija bija. Ko, draugi, es domāju, tiešām sakām milzīgi paldies Leldai un Rikardam un mūsu strateģu komandai. Pamatīgs darbs izdarīts, pagaidām nav skaidrs, ko ar šo iesākt biznesa ziņā mums, bet, kā jau bieži šīm lietām tu dari, jo mums tas interesē, mums tas liekas tiešām tāds Latvijas joprojām komunikācija nozarē neizmantotais potenciāls, un ja mēs redzēsim tuvāko dažu gadu laikā, kad komūnas un zīmoli sāks aktīvāk miedarboties un no tā iznāks brīnišķīgi piemēri, mēs būsim priecīgi gandrīti. Un, protams, ja vajag palīdzēt tos tiltiņus starp kondicionieriem, futbolu un grāmatām izveidot, just call us, ja? Adresi zinat, telefonu zinat, e-pasta zinat, droši tiešām būsim priecīgi nākt talkā. Jā, un tā kā paldies visiem viesiem, brokas no Mr. Bunny Kitchen joprojām turpinās, kafija ir, tā kā nemūkat projām. Piektdiena galu galā, jā, tūlīt arī Ziemassvētki, neko vairs baigi šogad nepagūsim, tā kā, jā, milzīgs paldies, tiekamies nākamajās brokastīs.